Kā otrreizējai mammai, man likās, ka vairs nebūs neviena tāda komentāra vai padoma, kas mani izbasīs. Jo pirmo bērnu mani besīja gandrīz visi. Visi, kuri komentēja par manu svāru, par to, ka manam bērnam ir jāizskatās, ko viņam noteiktajā posmā ir jādara. Ar otro man likās, ka, nebūs. Es jau esmu visam gājusi cauri, vairs nebūs nekāda komentāra, kas mani varētu izbasīt. Manam pirmajam dēlam ir pelēkas acis kā tēvam, un otrajam izskatās, ka būs brūnas acis kā man. Bet nesen kāda mana asinsrādiniece pateica tādu komentāru, ka vai tu esi pārliecināta, ka abiem bērniem ir viens tēvs? Es esmu vēl joprojām dusmīga uz viņu, godīgi. Pat ja tas bija joks, tas ir stulbs joks. Ja tas nebija joks, tad tuvs cilvēks domā, ka es varētu uz kaut ko tādu izdarīt. Otrkārt, kāpēc bērns nevar līdzināties mātei? Vai tikai tēvam? Vienkārši stulbums. Girls, please. Liekat man justies labāk. Kādus stulbus komentārus esat saņēmušas jūs?